10 gadu atpakaļ atklāju, kad ir HCV. Man tas otrs vārds nevisai patīk, es viņu saukšu tā. Līdz ar to viss mainījās manā dzīvē. Pašsajūta pasliktinājās un asins analīzes nebija labas. Ko ārsti teica? Kad jāiet ir ārstēties, bet redzot tos pacientus, man kaut kā negribējās to ārstēšanos. Es satiku cilvēkus, kas ir izgājuši to ārstēšanos, un viņiem vienkārši viss pārējais ir galīgi nost viss pārējais redze, sirds, asinsspiedieni. Saucamie blakus efekti no tām zālēm. Un plus, var teikt, katram otrajam ir atgriezies tas. Es pateicu, ka es neārstēšos, ka es mēģināšu ar uzturpagātinātāju tādā veidā kaut kā sevi saglābt, kamēr nebūs pie mums tāda ārstēšanās, kāda ir Vācijā, teiksim, Dānijā. Un sāku izstrādāt sev diētas, pats nevienu vadīts. Atteicos pilnībā no alkohola, no smēķēšanas, pamainīju dzīvesveidu, pamainīju darba vietu. Šeit es esmu tagad. Pepsarīna man, kā lai es tad sāku, dakteri man ieteica. Dakteri ārsts, terapeiti, nezinu, kā viņu nosaukt. Ieteica, es pamēģināju, un burtiski mēnešu laikā pēc vienas pudelītes rezultātu, bija normas robežām. Analīžu rezultāti. Pašsajūta uzlabošanās, pazuda bezspēks, vairāk enerģijas, var atsākt vairāk fiziski strādāt. Asins analīzes, protams, uzlabojās. Pašsajūta, viss pilnīgi, vispār viss. Un es, kā saslimu to HCV, es pat ar iesnām nevienu reizi nebiju slimojis, kā sāku lietot epsarīnu. Ar parastu saaugstēšanos. Tā kā viņš tiešām no matu galiņiem līdz, molekulāri, kā lasok to visu, darbojās. Protams, es esmu izstrādājis savu tehniku, kā es lietoju epsarīnu. Pavisam savādāk nekā ir rakstīts instrukcijā. Es viņu lietoju katru dienu un patiem 15 no rīta tikai. Pusstundu pirms ēšanas, kā minimums. Ja stundu sanāk, tad vispār burvīgi. Es izjūtu viņa darbību, viņš kā dopings darbojās. Viņš diezgan spēcīgs ir. Pagaidām vienīgais, ko es esmu atradis, izmēģinājis, es esmu tik daudz eksperimentu sevi veicis, kurš man ir prasījis 3-4 mēnešus, lai kaut cik rezultāti uzlabotos. Epsarīns burtiski pēc vienas pudelītes, pēc viena mēneša pat var teikt, man allats, asats, viss nokritās lejā. Tad bija iepriekš mēnesis, labi, tas svarīgi man liku, kā krītās iet uz leju. Šomēnes vēl gaidu analīzes. Kur man bija pārtraukums, saucamais pārtraukums, kad es pārstāju lietot epsarīnu. Man bija jāatdzer diezgan stipras zāles vēl klāt. Es to teiktu 5., 10., 16., 114. Kad es biju pārtraucis un teiktu, kad es sāku atkal lietot, mēnesis pagājis ir. Es, kad gulēju infektoloģijas centrā uz aknu biopsiju, es tur sapazinos ar vienu ārstu, nezinu, kas viņš bija pēc profesijas, infektologs vai hepatologs. Jau pensijā viņš tur bija tā kā nepiestrādāja, viņš redzēja manas rezultātus un teica, kad vispār ko es tur meklēju, ka es esmu pilnīgi vesels cilvēks pēc tiem analīžu rezultātiem. Secinot, ko viņš redzēja, ko es viņam rādīju un ko es tur biju nodevis analīzes. Un pēc biopsijas mēs vēl tikāmies, viņš teica, ka mierīgi var dzīvot. Protams, paprasīja, ko es lietoju, un, protams, pateicu, ka diēta, pievērš uzmanību tam, ko es ēdu, ko es dzeru, un, protams, un plus epsarīns. Tas viennozīmīgi, kas ir uztaisījis tos rezultātus tādus, kādi viņš šobrīd ir. Bet es varu dzīvot, varu strādāt,
Un es varu fiziski iet uz zāli, trenēties. Jā. Man spēks pietiek visam. Lietojot EPS arī. Bet to jau var sajust, es nezinu, to saku. Pirmajā nedēļā es pat, man liekas, sajūtu, ka man ir kaut kas sāk mainīties.